Labdien, cienījami dalībnieki, klausītāji! Paldies, BDA, par iespēju šodien nodarboties un novadīt prezentāciju. Un attiecīgi šodien mana tēma, kad mēs bijām runājuši par tām tēmām, kas varbūt visiem interesantas un aizraujošas un varbūt arī liederīgas, ir kā tad mēs varam pētīt mūsu klientu, kādus rīkus mēs varam izmantot. Jo, kā jūs zināt, viegli ir strādāt tad, kad tu zini, kas tev jādara un pie kā jāķērās. Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, tas garais nosaukums, sauksim viņu par novēršanas likumu, nosaka mums vairākus pienākumus. Pienākums veikt klienta izpēti, pienākums pārbaudīt datus, pienākums analizēt visu to informāciju, ko esam ieguvuši. Un kā tad mēs to visu varam īstenot? Noteikti jūs esat ļoti labi informēti par šo pienākumu, un tie, kas šodien ir klausītāji un likuma subjektu pārstāvji, zina, cik sarežģīts un komplicēts tas var būt uzdevums, ja tu nezini avotus un rīkus, kā realizēt savu darbu. Un sāksim mēs šodien ar tieši izpētes informācijas iegūšanu un analīzi. Klienta izpēte ir pasākumu kopums, un diez vai mēs par 20 minūtēm varēsim šodien to visu izskatīt. Tā mums ir liela kursi, kur mēs visu dienu skatāmies, ko, kā, kur meklēt, bet nelielos vilcienos, protams, mēs no sākuma iegūstam informāciju no mūsu klienta, no klienta anketas. Un tā informācija, ko mēs iegūstam no mūsu klienta, tiek analizēta. Mēs pieprasām varbūt vēl papildus pamatojušus dokumentus, analizējam tos dokumentus un pēc tam tad pārbaudam datus. Kādus datus mēs skatāmies un kādu informāciju mēs analizējam. Protams, tā ir juridiska rakstura informācija, ID kartes, pases, ko tur analizēt. Jā, Becā labā teorija par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju nosaka, ka mēs nekam neticam. Mums absolūti visus datus un informāciju ir jāpārbauda. Tātad, attiecīgi, mēs skatīsimies ar jums rīkus, kur var iepazīties ar identificējušu informāciju, pārbaudīt to, pastāstīšu, kā to efektīvi ir darīt un ātri un arī bezmaksas. Noteikti tālāk pētot klienta saimniecisko darbību vai personisko darbību, ja runa iet par fizisko personu, tad mums pie juridiskās personas ir jānoskaidro patiesa labuma guvējs, un iespējams pie padziļinātas izpētes jāizpēta to patieso labuma guvēju dziļāk, vairāk, jāsaprot viņa labklājības veidošanas avotus, jāsaprot vispār līdzekļu izcelsmi jūsu klientam. Arī to visu var piemērot, pētot savu sadarbības partneri. Noteikti atceramies, ka mums ir gan klients, gan sadarbības partners, ka mēs varam būt arī klients. Un labā praksa ir to visu piemērot kopā. Jā, mēs paņēmām datus, analizējam datus. Novēršanas likums mums pasaka, ka dati, kas iegūti ar mērķi apmierināt novēršanas likuma prasības, var būt izmantoti tikai šim mērķim un nekādam citam. Līdz ar to informāciju un datus mēs apstrādāsim, lai saprastu, vai šis klients ir tātad atbilstoši mūsu riska apetītei vai nav, mēs gribam ar viņu strādāt vai nē, mēs esam gatavi un jūtamies komfortā ar sadarbības uzsākšanu vai arī nē. Un ejot uz priekšu un skatoties uz mūsu klientiem, lai saprastu klienta
izpētes dziļumu un regularitāti, mums ir jānovērtē mūsu klienta riska līmeni. Likums mums pasaka ļoti daudz visādus paņēmienus, nosaka mums vairākus pienākumus, un, protams, ka risku ietekmējušie apstākļi mums ir klienta risks, klienta juridiskā forma, īpašnieku struktūra, viņa ģeogrāfija, tad izmantoto pakalpojumu vispār un produktu risku, kā arī piegādes kanālu, tad mēs noteikti parunāsim šodien tikai par tiem diviem sākotnējiem, kur mēs tiešām varam skatīties resursus. Un viens no kritērijiem, no tiem risku paaugstinošiem vai pazeminošiem apstākļiem ir klienta ģeogrāfija, no kuras valsts viņš nāk. Jūs varat skatīties to katram klientam individuāli un vērtēt to individuāli, gribat no šīs valsts klientu, negribat, uzskatāt to par svarīgu vai ne, vai, attiecīgi jūs varat, veidojot savas stratēģijas, savas politikas, ja mēs runājam tagad par likumu subjektiem, ja, tad noteikti tādā līmenī jau noteiktās valsts, ar kuram jūs esat komfortā un ar kuram neesat, ja, kad jūs sadarbojaties ar šo te klientu no tās valsts. Un, tagad jūs uz ekrāniem redzat risku pazeminošus faktorus. Ir nosauktas dažādas valsts, kurās efektīvas noziedzīgi iegūt līdzekļu finansēšanas novēršanas sistēmas, valsts ar zemu korupcijas risku, valsts ir zems tādu noziegumu nodarījumu līmenis, kur rezultātā var tik noziedzīgi iegūt līdzekļi. To otro pantu vispār lielu es nelasīšu, to jūs varat darīt, kamēr es te runāju, bet lielākais jautājums ir, un kā es par to varu secināt? Un šeit priekšā ir tie rīki, ir tie avoti, kur jūs varat iet iekšā, un tās sistēmas un valsts saraksti ir izveidoti, ir sagrupēti. Un tos mierīgi var izmantot katrs no jums, nosakot to, piemēram, riska līmeni, kad ir jāvērtē tā viena komponente, kad ir jāvērtē klienta, teiksim, to ģeogrāfiju. Ģeogrāfiju jūs varat vērtēt ne tikai starp citu klienta riska līmeņa noteikšanai, bet arī viņas sadarbības partneru kontekstā. Mēs nedrīkstam ar jums aizmirst tagad par ģeogrāfiju, kur nāk mūsu klienti, vai viņu sadarbības partneru, patiesi labuma guvēji, piegādātāji, vai arī citu valstu pārstāvji. Mums ir arī sankcijas, kuras nosaka aizliegumus sadarboties ar noteiktām valstīm. Tātad, respektīvi, jūs tās ļoti sarežģītās lietas varat izpildīt diezgan viegli, manuprāt. Nākošais moments, par kuru vajag runāt, atkal ir jūsu klientu ģeogrāfija. Ja jūs strādājat tikai ar Latvijas rezidentiem, ar Latvijas uzņēmumiem, tad noteikti jums nav jāpēta un jātur prātā visas tās zemu nodokļu, beznodokļu valsts un teritorijas tātad izmaiņas, sārakstus, varbūt skoringa sistēmas jāveido, ja? Bet galvenais, kāpēc es kartes ieliku šeit? Tas ir tik tālu, dažas tās valsts, no kurām mūsu klienti cenšas ienākt Latvijas finanšu sistēmā, grib saņemt mūsu pakalpojumus, ja, jūsu sniegtos pakalpojumus. Tātad sanāk, ka ir jāizprot, kāpēc viņi grib nākt uz Latviju un ko tieši mēs varam darīt, lai pārvaldītu to klienta risku. Ar pagājušā gada 1. jūliju Latvijas vēstnesī sāka publicēt valsts un teritorijas, kas skaitās zemi nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas, un attiecīgi es jums pateikšu priekšā, kā rīt stājās spēka jauns šo valstu saraksts. Arī likumos LV jūs varat iegūt to informāciju, tā tagad tur arī tiek publicēta. Ejam uz priekšu un skatāmies par
mūsu klientu. Mūsu klientu mēs sākam identificēt kā pirmajā izpētes procesā rīcība. Tātad mēs paņēmam no viņa identificējošu dokumentus, pasi, ID karti, uztaisām kopiju vai skanu, jo mums to nosaka likums, un attiecīgi tālāk rīkojamies. Atkal, kā Dr. House filmā bija, nekam neticam. Mēs skatāmies un pārbaudam visus datus. Mēs pārbaudam nederīgo dokumentu reģistru. Tās reģistrs ir pieejams bezmaksas vidē, tur var pārbaudīt visus tos datus, tūlīt apskatīsimies, kā viņš izskatās. Mēs varam skatīties Latvijas uzņēmuma reģistrā arī bezmaksas rīks, kur par Latvijas rezidentiem ir pieejama informācija. Arī valsts ieņēmuma dienas uztur politiski nozīmīgu personu reģistru, kur par Latvijas rezidentiem, politiski nozīmīgām personām un viņu ģimenes locekļiem, jā, tad tām saistītām personām ir publicēta informācija. Ja. Vēl specifiskos gadījumos mēs varam iet ar jums sodu reģistrā un iedzīvotāju reģistrā, ja, tad lai pārbaudītu klientu iesniegtos datus. Identifikācijas posmā fiziskām personām atkārtošos mēs skatāmies pasi un identifikācijas karti, tie ir 2 dokumenti, kas mums der. Viss ir labi un saprotami, ja tas ir Latvijas rezidents. Bet, ja jūs apkalpot visu pasauli, jums no visām pasaulēm nāk klienti, varbūt viņu pārstāvi, varbūt no Eiropas Savienības vai no ārpus okeāna, aiz okeāna, ārpus Eiropas Savienības valsts. Tad ir arī Eiropas Savienības uzturētie reģistri, kur mēs varam bezmaksas ar jums pārbaudīt, kā izskatās tie dokumenti, kas ir fiziskās personas identificējošiem. Uz priekšu būs arī viens no slaidiem par juridisko personu dokumentu pārbaudēm un arī apmācības mēs skatāmies, ko piedāvā šīs Rīgas Consilium Eiropā, kad mēs varam arī pārbaudīt identifikācijas dokumentus tām juridiskām personām. Ja? Tad vai tādas juridiskās personas, fiziskās personas vispār eksistē un kā izskatās viņu, piemēram, tie paši personas kodi izpētes veikšanai. Mums tas arī ir diezgan svarīgi būt pārliecinātiem un justies komfortā. Šis rīks, ko uztur Eiropas Savienība, jā, tad saucās mums mīļākais rīks Prāda, un diemžēl ne par skaistām drēbēm, bet gan par identificējušu informāciju un dokumentiem, kur mēs varam to visu ar jums redzēt, pārbaudīt, gan aprakstīts dokuments, kā viņš izskatās, cik lapas, kādas īpatnības var būt. Jā, mēs arī citreiz to izrunājām, ja apmācības ir interesanti, kas strādā daudz ar nerezidentiem. Arī klātienes apkalpošana mēs turpinam ar jums ņemt tās pasas rokās un skatīties UV apgaismojumā, jā, kāda jābūt tai dokumentu kvalitātei. Joprojām, piemēram, ir ID kartes, kas ir uz pusi A4 lapas, un dažādās valstīs tas ir ok. Ja? Lūk, arī caur Latviju LV mēs varam ar jums iet nederīgo dokumentu reģistrā, ievadot dokumentu numuru, veidu, mēs varam pārbaudīt, vai tāds ir tajā nederīgo dokumentu reģistrā vai nav. Un attiecīgi šo informāciju obligāti mums jāsaglabā gan to rezultātu, gan to pieprasīt. Ja? Politiski nozīmīgo personu reģistrs, ko uztur atkal valsts ieņēmuma dienas, mums parāda 2 gadu vecu informāciju, bet neviens reģistrs bez jūsu kompetences, bez jūsu novērtējuma nestrādās jums pa labu viens pats, bez tam pievienot vērtības tīri nomināli. Mēs to visu ar jums saņēmuši informāciju, pateicoties tiem reģistriem, analizējam. Ja? Un šeit būs tikai Latvijas rezidenti, pieejami pārējiem, māte Google mums palīdzēs, jā, kā saka, un tad meklēsim informāciju mēdījos un plašsaziņas līdzekļos.
Kādu vēl mēs varam pārbaudīt informāciju un kāds mums vēl ir mērķis tad saprast, vai iesniegti identificējušie dokumenti ir viltoti vai nē, ir derīgi vai nē, un jums jāgūst pārliecību, ka tie dokumenti ir derīgi un nav viltoti. Ja? Tālāk, pētot klientu, mēs varam jau skatīties plašāk, ne tikai uz identificējušās informācijas un dokumentu pārbaudu, bet arī pētot viņa saimniecisko vai pat personisko darbību. Zemes grāmatā mēs varam iegūt informāciju par klienta īpašumiem, bijušo, esošo īpašumu, jā, cik ilgi varbūt jūs interesē tas īpašums viņam piederēja. Jau tālāk, nākošie lektori jums izstāstīs, kādas ir tās aizdomīguma pazīmes, jā, bet ja neizstāstīs, jānāk pilnās apmācībās. CSDD mājās lapā, jā, attiecīgi tur mēs varam pārbaudīt visus transporta līdzekļus, kas bija piereģistrēti, ir piereģistrēti, kāds posms, kāda vārda, jo mēs gribam pārliecināties par to. Sankcijas tagad ir mūsu ikdiena. Gan piegādātājus, gan klientus ir vēlams pārbaudīt pret sankciju sarakstiem. Es saprotu, ka šķiet, ka, ja ir Latvijas rezidents, ko tad viņu pēc tam sankciju sarakstiem pārbaudīt? Iespējams, ja jūs tiešām strādājat ar Latvijas rezidentiem, tas nebūtu tik bieži jādara, bet pie onboardinga vai tā saucamā klientu apstiprināšanas un izpētes ietvarot, tomēr ir jāiziet cauri tiem sarakstiem, bet ja mēs runājam par nerezidentiem, tad tā ir obligāta prasība, ja? Un skatāmies arī uzmanīgi, mēs pārbaudam klienta paties labuma guvēju, klienta valdes locekļus, pārstāvjus pret sankciju sarakstiem, kuru piedāvā mums finanšu izlūkošanas dienesti un atsevišķi OFAC sārakstos, ja? Tad tie ir divi saraksti, kam ir jāpievērš uzmanība. Vēl tā saucamais viens piemērs, kas ir ļoti labi pazīstams kredītiestādēm, jo tā ir mūsu rokas grāmata, un es nevarēju nepadalīties ar šo burvīgo materiālu, ko izstrādāja Finanšu nozares asociācija kopā ar tirgus dalībniekiem, asociācijas dalībniekiem, ja, kā mēs varam efektīvi meklēt, teiksim, tos aizdomīgus darījumu pazīmes, to negatīvu informāciju par mūsu klientiem, ievadot tikai vienu reizi viņa vārdu un uzvārdu. Ja? Tad attiecīgi šo te jūs smalkāk varēsiet caur Google Advanced Search izmantot. Un noteikti, ja mēs runājam par juridisko personu, juridisko veidojumu identifikāciju, tad mums ir arī internetā publiski pieejama informācija no tā saucamā neatkarīgā avota. Var tajā iet iekšā caur Prado.gov, tad caur Prado Concilium Eiropā, jā, tas Rīgs var iziet uz šiem reģistriem, var arī no šejienes paskatīties, jā, kad mēs varam iet noteiktos, tā kā uzņēmuma reģistros un pārbaudīt mūsu klientu reģistrāciju. Ir jāpievērš uzmanību adrese, ir jāpievērš uzmanību reģistrācijas numuram, vispār mājaslapas esamībai. Tagad ir jau, teiksim, dīvaini un aizdomīgi, ja nav mājaslapas, ja par šo uzņēmumu neko nezin, ja norēķini iet caur nebanku sektoru, ja, tad attiecīgi jau tas var liecināt par kaut kādām aizdomīgām darbībām. Bet, ja mēs runājam par identifikāciju, tad šeit ir vairāki rīki, kā to darīt. Un vienmēr atceramies par to, ka identificējot juridisko personu, mēs identificējam arī viņu pārstāvjus, fizisko personu, kas nāk un runā šīs juridiskās personas vai juridiskās
juridiskā veidojuma vārdā, ja, kas slēdz līgumus, pārbaudām, vai viņam ir tās tiesības, ja, tad atkal ejam šeit, skatāmies statūtus, skatāmies reģistrācijas dokumentus. Un maksas rīki. Tātad attiecīgi maksas rīki ir vietēja kompāniju uzturētie rīki, arī ārvalstu kompāniju piedāvātie risinājumi. Tie atvieglo informācijas meklēšanu un palīdz verificēt uzreiz vairākas personas, nodrošina monitoringu, informē par izmaiņām, var pat automatizēti pieslēgt skrīningus dažādus. Viss ir atkarīgs no tā, kāds jums ir to klientu loks. Un šeit es paņēmu tādu apkopojumu, par ko runā tie rīki, ko viņi piedāvā. Īstenībā tās ir automatizēts informācija meklēšanas risinājums. Protams, neslēpsim, ka viens no tiem ir mūsu vietējais Lursofts, jā, kurš piedāvā gan monitoringu pakalpojumu, gan viņi var notifikācijas dažādas sūtīt ar reģistriem, no reģistriem ņem informāciju no apkopotā veidā, to jums var sniegt. Par samaksām ļoti individuāli. Viss ir atkarīgs no jūsu klienta loka, viss ir atkarīgs no tā, cik daudz jums tie klienti ir un cik tālu jums ir jāveic tā jūsu izpēta par šo klientu. Un ko es gribētu, kādas 3 lietas, lai jūs aiznēs šodien no manas stāstījuma. Tātad pirmais, ka nevajag baidīties meklēt internetā informāciju, nevajag baidīties prasīt klientiem paskaidrojums un informāciju. Jums jāizveido sarakstu ar linkiem, rīkiem, kur jūs varat pārbaudīt iegūtus no klienta datus, bet vienmēr atceramies, kādam nolūkam mēs viņus paņēmam. Un arī spriežot un atbilstoši klienta noteiktajam riska līmenim, jums arī jāveic tā izpēta. Neprasam vienkāršam klientam pārāk daudz un neesam pavirši sarežģītākos gadījumos. Paldies!